Tēti, es gribu savu istabu. Es gribu citu māju. Es te esmu galvenais. Vispār mums vajag jaunu mašīnu. Tēti, bet tas nav godīgi. Jā. Nu tā dzīvē notiek. Dzīve pašvaldībā dažreiz ir kā dzīve mājās. Vieglāk, protams, lēmumu pieņemt pašam, bet vai tā ir labāk? Sabiedrības līdzdalība ir cilvēku iesaiste, lai pašvaldībā nonāktu pie labākā risinājuma nozīmīgos jautājumos. Vai mēs pašvaldības budžetu iztērēsim, lai salabotu ielu un sakārtotu ietves, vai lai uzceltu golfa laukumu? Liela daļa no katra cilvēka mūža ir saistīta ar tiem lēmumiem, kas tiek pieņemti tuvāk viņam, teiksim, savā ikdienā, un tās ir pašvaldības. Un šeit, ļoti praktiskos dzīves jautājumos tiek pieņemti lēmumi, un tie atkal ir ievēlēti pārstāvji demokrātiskā valstī, ko paši vietējie iedzīvotāji ir izvēlējuši. Tātad atkal piedalīšanās vēlēšanās, būt gatavam būt par kandidātu, jeb atbalstīt kādu kandidātu. Tas ir viens veids tīri oficiālā līmenī, kur lēmumu pieņemšanas līmenī, kā piedalīties, bet labās pašvaldībās notiek arī pilsoņi, vietējie iedzīvotāji konsultācijas, kad viņiem jāpieņem grūti un tālajoši lēmumi. Laba pašvaldība organizēs tautas konsultācijas, pārunu vakars. Kāpēc valsts iestādēm ir jāieklausās iedzīvotājos? Kaut arī Eirobarometra dati liecina, ka tikai 23% iedzīvotāji Latvijā tic, ka ar savu viedokli var kaut ko mainīt, sabiedrības līdzdalība ir jaudīgs rīks politikas veidošanas procesā un sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanā. Sabiedrības līdzdalība ir svarīga visur, kur jānonāk pie efektīvākā risinājuma. Kurš gan vēl labāk par pašu iedzīvotāju zina, kas atbilst viņu interesēm? Pašvaldības lēmumu pieņemšanā. Vai vēlēšanas skaitās pašvaldības lēmumu pieņemšana? Man tiešām nav nejausmas. Kādreiz bija, bet tas tajā pusē, pašvaldības pusē. Nē. Esmu. Tad, kad es dzīvoju Liepājā. Jā. Bija izziņotas internetā publiskās apspriedes un varēja ierasties klātienē un sniegt jā vai nē vai komentārus tam visam. Un var arī publiski internetā, tā teikt, pievienot savu rakstisko skaidrojumu, kā tas viss, kā mēs redzam, ko mēs gribam. Kā to saka pats nosaukums, tā ir pašu valdība, un iedzīvotājiem ir svarīgi runāt par savām interesēm, vajadzībām un vērsties pašvaldībā, lai arī pašvaldība to zinātu, kas tad ir pašvaldībai jādara. Tāpēc ir svarīgi, ka iedzīvotāji nāk ar priekšlikumiem, ierosinājumiem vai arī saka, ka lietas notiek nepareizi un pievērš uzmanību. Pašvaldības pienākums nav tikai klausīties, bet arī informēt cilvēkus. Ja nesaproti, kādēļ tavs priekšlikums nav ņemts vērā, droši sazinies ar pašvaldību. Sakot, visi mazi žagariņi, kas paši pūta, paši deg. Paši izvirs savus mērķus un paši pie viņiem strādā. Ļoti daudz tā var paveikt. Vienmēr jau ir jāizmaina. Viņi strādā un mēs vienmēr gribam kaut ko labāku. Vai tad tā nav?